Tā, labadiena, puiši, meitenes, nu skatāmies, kā būs. Nu, redziet, kā lieku pirmos dēlīšus fasādei. Gribu parādīt, tūlīt aizvēršu ciet. Tā, nu, ejam un parādīšu, kā apmēram izskatīsies fasāde. Tātad redziet, kur ir viss nokrāsots, tur tumšs melns, kāds tur visas reikas un viss ir. Un skatāties, kur ir īstās. Redziet, ka smuki no pašas augšas līdz pašai zemei 3,90. Šitas augstums ir 3,90. Nu, būs šādi. Viena plata, divas šaurākas, tad atkal viena plata, atkal divas šaurākas. Un atkal viena plata, divas šaurākas. Nu, tā tagad izpētot internetu, YouTube un ko tur visu pētot un izpētot, sapratu, kad nu, man patīk, teiksim tā, man patīk smuki liekās kopā. No viena platuma dēlīšiem arī būtu labi, bet kad reku ir plats divi šaurāki, atkal plats divi šaurāki, nu patiesībā te ir tā, ka vēl trešais platums bija jāiesaista, bet iespējams, kad ar trešo platumu mēs uztaisīsim, skatāties šo pusi. Parādīšu jums, redziet. Arī šajā pusē viss būs tāpatās ar šādiem smukiem, smalki zāģētiem dēļiem apdarināts, ot šitā pusē, ja? Un iespējams, ka ot šajā pusē tad būs plats, viss šaurāks un vēl šaurāks, tad 3 platumi. Un vēl kas ir no šīs puses te, un no šīs fasādes te, kur pagalmā iebrauc, nebūs redzamas šitie saucamie skrūpāļi metāla. Redziet, kā es maskēju, līdz laižu līdz zemei. Un arī man liekas, ka tīri smuki izskatās, ka tā viss tā viengabala hop 3,90. Un skaisti viss būs ciet. Vismaz tās puses, par kurām es tagad runāju un rādu, tās būs šitā. Šeit, šajā pusē, redziet, cik tālu esmu ticis parādīšu. Šeit būs ieeja, laikam nebiju sen rādījis neko. Tūlīt nostāšos. Lūk, redziet, šitien te tieši pretī ir durvju aile. Te ir 2,50. Man ir durvis, kuru augstums ir 2,40. Tā kā principā praktiski šitā visa lielā vērtne vērsies vaļā kā durvis. Durvju cena ir kaut kādi 1000–1500 eiro, kaut kādas baigi dārgās durvis Latvijā ražotas. Nu tā, puiši, meitenes, tā kā situācija ir šāda, tūlīt tās nostāšos te, pie manīm atbrauca, tāpēc jābeidz video. Lūk, puiši, meitenes, ot šādi ir mani darbi stila mājā.